Tradicionāli katru gadu ratniekos pirms 1. septembra bērniem tiek rīkoti ielu svētki, kuros viņi ar zīmējumiem atvadās no vasaras, sveicina skolu un jauno mācību gadu. Cik un kādas ielas jūs zinat pie mums ratnieku ciematā? Ielu nosaukumus. Krasta iela, tālāk. Uzvaras iela ir. Vēl kādas? Nākotnes iela ir. Un vēl? Liepu iela. Aizmirsām par Liepu ielu. Jā? Mums ir 4 lielas galvenās ielas ratniekos. Jā? Tāpēc bērni dalās 4 komandās un izdēļo sava ciema galvenās ielas. Tā radot svētku sajūtu visiem ratnieku ciema ļaudīm, apliecinot, ka šeit ir bērni, tāpēc pagasta ciems var attīstīties. Jo kur ir bērni, tur ir nākotne. Tā pagasta pārvaldnieks Oļegs Kvitkovskis saka par sava pagasta bagātībām. Čornais pagasta pirmskolas izglītības iestāde apmeklē vairāk nekā 40 bērni. Tas esot daudz, jo bērnu dārzā jau prasās lielākas telpas, lai visiem bērniņiem būtu, kur uzturēties. Kādas ir šīs te ieceras, ko bērnu dārzā vēlētos uzlabot? Noteikti paplašināt. Tas ir laikam pirmais jautājums, kas tāds sāpīgāks, ja bērnu uz šodienu, lai kā tas neliktos. Tā, ka pagasts tomēr maziņš, bet bērnu ir daudz. 42 bērni uz 1. septembri. Un sanāk, ka grupiņu telpu maz. Nav zāles un nav kur kaut kādus pulciņus vai bērniem nodarboties. Tāpēc esmu iesaistījusies vienā projektā un vismaz rakstu to. Redzēsim, vai atbalstīs vai nē. Un tur ir pieminēta bērnu dārza paplašināšana. Lai būtu zāle, lai būtu visiem pieejamas guļamistabas abām grupiņām. Un tāds neliels sapnis, kuru mēs gribam ļoti realizēt, tas ir baseins. No šā gada 1. septembra bērniem pirmskolas izglītības iestādē tiek mācīta angļu valoda, dejas un rokdarbu prasmes. Ar bērniem šeit strādā radoši un sirsnīgi skolotāji. Uz priekšdienām vadītāji plāno ierīkot modernu rotaļu laukumu bērniem. Arī pārvaldes vadītājam ir savi nākotnes plāni saistībā ar pagasta teritorijas attīstību. Mums tika izstrādāti teritoriālu plānu grozījumi pavisam nesen. Un tajos arī mums ir paredzētas vietas, kuras mēs varētu piedāvāt arī uzņēmējiem, lai varētu attīstīt uzņēmēju darbību. Ir diezgan lielas teritorijas paredzētas karjeru izstrādi, jo viena daļa pagasta ir diezgan bagāta ar karjeru izstrādājumiem. Tas varētu būt grants, smilts. Otrs virziens varētu būt, kā es jau teicu, mums ir diezgan liela daļa no Rāznas ezera. Gan vēl pagasta teritorijā ir vēl viens diezgan liels 150 hektāru platība Žogotu Izmeru ezers, un tas varētu būt nākotnē, var attīstīties arī turismu pakalpojumi. Taču nevar sūdzēties arī šobrīd. Turisms ir viena no tām jomām, kas Čornais pagastā ir attīstīta. Viens no turisma jomā strādājošajiem ir Edgars Stēvāns, kurš stāsta, ka viņa pludmale esot labākā Rāznas ezera pludmale, kuru saucot arī par zelta pludmali. Viesumāja ezerkrasti darbojas visu cauru gadu, kā ziemā tā vasarā. Vasarā, kad laiks ir labs un atpūtnieku daudz, ezerkrastos strādā 8 cilvēki. Ziemā, kad ir augsts un cilvēki ceļo mazāk, darbinieki ir 3. Kopš 2003. gada maija viesunamā tiek rīkoti svētki, viesības un daudzas citas aktivitātes. Pasākumu ir daudz.
Sākot ar sporta spēlēm, ar kāzām, ar vienkārši svinībām, ar kooperatīviem pasākumiem, gan arī vienkārši cilvēki atbrauc apciemot Latgali, pārnakšņot un arī pirtīiešana. Edgars ir dabas cilvēks. Šāda veida viesunams viņam bija sapnis. Pusi naudas Edgars, lai īstenotu savu sapni, sakrāja pats, bet otra puse nāca no Eiropas Savienības fondiem. Edgaram teritorijā atrodas 4 mājas, kuras visas ir pieejamas viesiem. Mājas ir ne tikai katra savā krāsā, bet katrai ir dots arī vārds. Sija Rāznas līdz pašā sākumā piesaistīja Eiropas naudu, tas bija Saparts ar savu 50% līdzdalību. Uzcēlām viesmāju Citrons, kas var uzņemt 30 personas, gan naktsmītnēm, gan arī banketu zālēs. Un tālāk tika veidoti arī viesmāja Pīlādzis, kas ir pats pēdējais mūsu lolojums. Tuvākajā nākotnē Edgars plāno uzcelt īstu latgaļu pirtiņu, lai pats savām rokām varētu parādīt viesiem, kā īsti esot jāperas, lai ziemā neslimotu. Jautājot cilvēkiem, kas viņuprāt ir pagasta bagātības, viņi atbild daba, sabiedriskā dzīve un savstarpējās sapratne, kas šobrīd esot ļoti vajadzīga. Mums ir daudz kas, jā, un visādas aktivitātes notiek, un visādi konkursi, gan ar tā dejošana, ka izbrauc arī uz citiem pagastiem. Tas kā kultūras centrs jau sāk veidoties. Viss pateicoties mūsu kluba vadītāju, kura visu tā cenšas, organizē, visus apvieno, sasauc. Tas ir darbs liels, ieguldīts. Ko jūs varētu novēlēt pagastu iedzīvotājiem? Pirmkārt, gribu novēlēt, lai iedzīvotāji būtu aktīvākie, jo pagasta attīstība ļoti daudza mēra ir atkarīga no iedzīvotāju aktivitātēm. Pagasta pārvaldes darbinieki vieni paši nekādi nevar izdomāt to visu tā, bez iedzīvotāju kaut kādiem priekšlikumiem, vieni paši, protams, ka nevar tikt galā. Jo pagasta attīstības rezultāts varētu būt tikai tad, kad mēs sāksim darboties visi kopā, un tad jau varēsim gaidīt normālu rezultātu. Pagasta dzīve pievienojoties Reizeknes novadam daudz nesot mainījusies. Pagasts var attīstīties, ja ir cilvēki, finanšu līdzekļi un vēlēšanās darīt.